Vēl ir atskaita par naudām pieaugums un kritums. Atskaita ir ļoti līdzīga tāda, kā bija iepriekšējā, tikai šeit salīdzinājums ir atsevišķi par saņemtajām naudām 2 gadu griezumā. Tātad 2010. gads, kas ir esošais, un 2009. gads arī pa mēnešiem saņemta, un šeit šīs summas dalās. Ja tur bija kopā saņemtā un izlietotā un izmaksātā, ja, tad šeit atsevišķi ir par saņemtām naudām salīdzinājums un par izmaksātām summām salīdzinājums. Un arī, protams, kā ir pa mēnešiem izmaiņas, ja ar mīnusu, tad ir rozā krāsā, un ja ir ar pozitīva tā naudas plūsma, tad ir ar plusu, un vēl arī procentuālās izmaiņas. Un kā jau es teicu, arī grafiki, ja. Tātad, lai uzskatāmāk varētu apskatīties, ja, šīs salīdzinājums ir arī dots grafiski, lai nav jātaisa vairs Excelī šīs tabulas un jātērē vai citreiz vai diena vai divas scenājot šos ciparus, ja, tad lūk, šeit ir tā iespēja veidot šādas atskaites. Un arī pa gadiem, ja mēs ņemam pa gadiem, ja, tad arī ir šī tieši saņemtā nauda pa gadiem un izmaksātā nauda pa gadiem. Nākamā svarīgā lieta, kas interesē uzņēmumu vadību, un jūs arī savā ziņā piedarat pie uzņēmumu vadības, jo jūs strādājat ar finansēm un visvairāk zinat par to, vai nauda ir, vai parādnieki ir un viss tam līdzīgas lietas, tātad arī grāmatažiem noteikti noderēs, ir debitori, kreditori. Ja mēs nospiežam poguļus šodien, tad atverās šāda atskaita, debitoru un kreditoru parādi uz tekošo dienu. Tātad paredzamie ieņēmumi tie ir tiem, kam vēl nav, kam jau vajadzētu, kam šodien jau iestājās termiņš, tātad uz šodienu mums šīm summiņām visām ir jāienāk, un apmaksas kavējumi, tie ir tādi, kuriem termiņš ir bijis iestājies, bet apmaksas ir kavēti. Ja? Un tad, ja mēs uzspiežam uz summu, tiek atvērts visas tās pavadzīmes, kuras tiek uz doto brīdi, paredzami ieņēmumu uz šodienu, ja? No kādām pavadzīmēm vai rēķiniem, no kādiem dokumentiem veidojās šis parāds. Lai šo summu redzētu, ir jāatcerās, ka, ja jūs dokumentā, finanšu dokumentā, jumī, ko jūs veidojat, nenorādat, ka tas ir debitoru parāds. Ja? Mēs tā ātri varam apskatīties. Jo jumī, protams, visas atskaites var uztaisīt izmantojot kontus, bet šeit, tā kā uzņēmumu vadītāji ar tam kontiem ir varbūt pat nemaz nedraudzējies un nezin, kas tas ir, un viņam būtu tas nemaz nav jāzina, ja? Tad šeit par pazīme debeta parāds tiek ņemta no dokumenta summas, kas saucās dokumenta grupa. Tātad, ja šeit ir debeta parāds, tātad šī summa parādīsies arī šajā atskaitē, ja? Redz, kur viņa arī ir. Šī ir tā summa, kuru mums partners ir parādā. Tieši tas pats ir arī uz kreditoriem. Ja? Šeit ir viss kreditoru saraksts, mēs viņu visu smuki apskatāmies, uzspiežam uz summas, un mums tiek atvērts saraksts ar dokumentiem, ar kreditoru parādu dokumentiem. Un arī šo sarakstu, protams, var eksportēt Excel formātā un arī uz PDF. Tālāk ir šī ir parāda atskaita uz šodienu, tālāk ir sadalījums debitoru parāda analīze un kreditoru parāda analīze. Un šīs atskaitas ir analogas. Viņas dalās paredzamie izdevumi, tātad tie, kas mums ir jāmaksā šobrīd, ja, kam ir iestājies maksājuma termiņš 14 dienu periodā, 15, 28 dienu periodā, te jūs redzat, kāds ir, ja, un arī pēdējā kolona, pēdējais parāds. Un arī, ja mēs uzklikšķinam uz summas, mums tiek atvērti pavadzīmju saraksts, bet no kurām šis parāds ir izveidojies. Un analogi ir tieši tas pats, kas ir arī kreditoru parādam. Parāds līdz 14 dienām. Kā viņš veidojas? Protams, tad, ja ir šis apmaksas termiņš 14 dienas, vai arī tad, ja apmaksas termiņš vispār finanšu dokumentā nav parādīts. Šeit man ir tāds paraugs, ja, kad no 2007. gada parādās summa, kā parāds, jo apmaksas termiņš arī nemaz nav norādīts, tātad nevar redzēt, kurā brīdī šis termiņš ir iestājies, jo, ja termiņi nenorāda, tad
nevar teikt, ka tas ir beztermiņā. Ja? Tātad tas nozīmē, ka varbūt viņš jāmaksā ir uzreiz. Tālāk ir tāda poga pārskats. Šī sadaļa pārskats ir visās atskaitēs. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Ja? Tas nozīmē, ka tiek atvērtas tās atskaites, kuras programmā jumis tiek saglabātas kā saīsnes. Par to, kā veidot atskaišu saīsnes, mēs esam ļoti daudz runājuši, gan grāmatvežu pēcpusdienās, gan arī semināros, kas mums ir šogad bijuši, esmu stāstījusi un ieteikusi. Lūdzu, grāmatveži, taupiet savu darba laiku un saudzējiet sevi, jums vēl daudz jāstrādā, veidojiet saīsnes. Par saīšņu veidošanu, kā to dara, es tagad nestāstīšu. Jo es domāju, ka jūs ļoti daudz izmantojat šo iespēju. Tie, kas neizmanto, mājaslapā ir apraksts noderīgas lietas par atskaišu veidošanu un par saīsnēm. Saīsnes tiks redzamas arī uzņēmumu vadībā. Pie nosacījuma, ka jūs saīsnes veidojot, esat ielikuši atzīmi, ka tās ir kopējās saīsnes. Ja, jo ir tādas atskaites, kuras ir vajadzīgas tikai grāmatvedim, ja, parādīšu vienkārši, kurā vietā šo atzīmi ieliek, nu tā, ātri, ja, lai vienkārši parādīšanas pēc, ja. Šeit ir izveidot saīsni un ir noklusējumā jau ķeksīts, ka ir pieejams visiem lietotājiem. Ja jūs viņu izņemsiet, tad jūs šo atskaitu redzēsiet tikai paši savā datorā, jo ir tiešām atskaites, kur uzņēmumu vadītājiem tur nekāda liela nozīme neizsaka. Tātad, ja jūs veidojat šīs saīsnes, tā kā jau es teicu, uzņēmumu vadībai nav pienākums jūsu kontu plānu zināt no galvas un pārzināt, tad lūdzu nosaukumos norādiet jau atslēgas vārdus, par ko ir šī atskaita, un arī, protams, laika termiņu, par kuru šī atskaita tiek veidot. Tā kā man, piemēram, šeit konts 2190, es esmu uzrakstījis, protams, arī šo kontu numuru, jo man kā grāmatvedim ir daudz vieglāk atskaiti atpazīt, tālāk pierakstījis, ka tie ir avansi, un atskaita ir par iepriekšējo mēnesi. Tātad katru reizi, kad es atveru šo atskaitu, man viņa atverās par iepriekšējo mēnesi, un šajā gadījumā tas ir jūnijas. Jā, jūlijas jau šodien iestājās. Tātad, kā jau es teicu, visas tās atskaitas, kuras jūs saglabāsiet finanšu pārskatos, ja? Parādīšu vēlreiz, kur tas ir. Pie finanšu atskaitēs, dokumentu pārskata, kontu pārskata, ja jūs šeit saglabāsiet saīsnes, šīs saīsnes parādīsies finanšu pārskatos pie debitoru, kreditoru sadaļā pārskata. Nākamā ļoti svarīga lieta, protams, ir uzņēmumu vadībai viss, kas saistās ar darbiniekiem. Pirmais, tas ir darbinieku saraksts. Šeit ir visi tie darbinieki. Pašā apakšā ir maza tāda podziņa, darba attiecības atbrīvots. Tātad arī te būs redzam visi tie darbinieki, kuri ir strādājuši un kuri ir jau no darba atbrīvoti, ja darba attiecības izbeiguši. Vēl ir tāda svarīga informācija, kas ir šeit redzama, tā ir arī pēdējā alga un norādīts arī, par kuru laiku šī alga ir aprēķināta. Tad, lai uzņēmumu vadītājs varētu sekot līdz, kāda ir katram uzņēmumu darbiniekam alga, un, ja ir vēl kādas nepieciešamas lietas zināt. Apakšējā sadaļā ir informācija par pašu darbinieku. Tātad, ja mēs sarakstā noklikšķinam uz kādu konkrētu darbinieku, apakšā tiek atvērts informācija par darbinieku. Ja, tātad te ir viņa dzimšanas dati, vecums, personas kods, darba stāsts uzņēmumā, kas, tāpēc saku, ka šeit ir tāda informācija, kas nav jumī, tāpēc arī grāmatvežiem, ja uzņēmumu vadītājs negrib savu datoru instalēt šo programmu, es iesaku jums uzinstalēt pašiem, jo, ja jums atnāk darbinieks un uzprast, cik es ilgi pie jums strādāju, lai jums nav uz kalkulātoru jārēķina, tad jūs atverat uzņēmumu vadību un pasaka, tavs stāsts uzņēmumā 2 gadi 10 mēneši. Ja, tā ir ļoti laba lieta.